Mēs ticam uz svēto sadraudzību un uz to, ka debesu un zemes baznīca ir vienota un ka taisnīgie aizlūdz par tiem, kas vēl šobrīd staigā savus zemes ceļus. Svētais Meinards Livonijā ieradās ar labo vēsti par Kristu un mūžīgas dzīves iespējamību. Viņš iemācījās līvu un latviešu valodas un sludināja kristīgo ticību Daugavas krastos. Meinarda piemiņa jo īpaši tiek godināta Ikšķelē, kur uz salas atrodas Latvijas teritorijā uzbūvētā pirmā kristīgā dievnama drupas, bet Rīgas Daugavpils ceļa malā atrodams piemineklis svētajam Meinardam un Ikšķeles svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnams. Svētais Meinards, viņš ir ļoti nozīmīgs cilvēks un misionāris Latvijā šajā teritorijā. Un viņa kalpošana ļoti saskaņā arī ar manu kalpošanu personīgi, tāpēc es esmu arī ārzemnieks un mana kongregācija viņa sludina evangeliju visā pasaulē. Tad es varu pateikt, ka mūsu aicinājums kopā ar Meinardu ir ļoti līdzīgs. Un es varu pateikt, ka es dzīvoju šeit 2 gadus, bet manuprāt, es pārdzīvoju daudz, kā arī pārdzīvoja svētais Meinards savā dzīvē. Tāpēc viņš atbrauca, es domāju, arī bez valodas. Viņam situācija bija ļoti grūtāka nekā mana, bet tā pamats mūsu dzīvē ir līdzīgs. Un svētais Meinards, tā vēsturnieki sauc par viņu, ka viņš bija misionāris, kas atnāca uz to teritoriju ar lielu mieru pret cilvēku. Un tagad mēs tuvojamies Lieldienu svētkiem, un ļoti mēs gribam dzīvot mierā. Un kā mēs tā zinām, to mieru vienmēr mēs varam saņemt no Dieva. Un tā arī, kā parādījās šeit svētais Meinards, protams, ka tā galvenais mērķis bija, lai to sludinātu šeit evangeliju, bet caur evangeliju viņš deva šeit iedzīvotājiem to Dieva mieru. Un mūsdienās tas ir ļoti svarīgi, tāpēc mēs arī redzam, cik grūti tagad dzīvot mierā, un arī ir tā situācija Ukrainā, dažādas citas vietas, kur cilvēki grib dzīvot mierā, mierīgi. Un ja mēs skatāmies caur mūsu ticību, uz mūsu dzīvi, ka mēs varam to saņemt no Dieva, mēs varam arī atvērt savu sirdi pret Dievu, lai viņš dāvātu to mieru, lai mēs varētu turpināt savu kalpošanu, gan mēs kā misionāri, gan priesteri, gan iedzīvotāji, kas dzīvo Latvijā. Un svētais Meinards, tas ir interesanti no savas pieredzes. Viņš sludināja evangeliju ar ļoti interesantu metodu. Viņš aicināja citus priesterus, mūsdienās tas ir Vācija, no Vācijas, lai viņi atbrauktu šeit. Un viņš prasīja, lai viņi nenogalinātu to kultūru, lai viņi nenogalinātu cilvēku, bet lai viņi ar lielu respektu paņemtu to kultūru un kopā ar to sludināšanu evangeliju, lai viņi turpinātu savu kalpošanu. Un tas ir arī svarīga lieta mūsu dzīvē, ja mēs esam sveši cilvēki, vai mēs dzīvojam ārzemēs, vai vienkārši mēs esam starp svešiem cilvēkiem, lai mēs ar atvērtu sirdi gribētu paņemt to kultūru un to tradīciju, kurā pieder tiem cilvēkiem. Pēc svētā Meinarda nāves viņš ir ļoti nozīmīgs cilvēks, tāpēc arī cilvēki atnāca pie viņa kapiem, lai prasītu dažādas žēlastības. Bet pēc tam padomju laikā tā domāšana par Meinardu viņa bija ārpuse, nomirta. Un kad Jānis Pāvils II viņš atnāca uz Latviju ar savu vizitāciju, viņš atjaunoja to kustību,
kustību par Svēto Meinārdu. Un tas bija pirms vairāk nekā 30 gadiem. Un šodien mēs varam redzēt, ka kultūra, tā tradīcija par Svēto Meinārdu, viņa iet uz priekšu, viņa ir atjaunota. Un tas ir svarīgi, lai mēs ar atvērtu sirdī gribētu atnākt pie Meinārda. Prasīt, tāpēc viņš ir debesis, tas arī Katoļu baznīca viņa to apstiprināja, ka viņš ir pie Dieva, un prasīt, tāpēc mums ir daudz prasības, daudz problēmas mūsu dzīvē, un viņš var palīdzēt sakārtot, lai tā dzīve būtu saskaņā ar Dieva gribu. Bīskapa Meinārda autoritāte viduslaiku baznīcā bija liela. Atskaņu hronikās, kuras tika radītas 13. gadsimta beigās, ir stāstīts par Meinārda veiktajiem brīnumdarbiem. Savukārt Lībeks Arnolds un Indriķis izceļ Meinārda pazemību, pateicību un gatavību ziedoties misijai. Pateicībā par Meinārda paveikto Ikšķeles Svētā Meinārda Romas katoļu draudzes dievnams tiek nepārtraukti pilnveidots, ir sagādāts baznīcas zvans un 3 baroku stilā veidoti altāri. Tagad mēs atrodamies Ikšķeles katoļu baznīcā iekšā, kur mēs varam redzēt pie sienas ikonas. Tas nav oriģinālās ikonas, mēs tagad gaidām, varbūt šogad mūsu baznīcā būs oriģinālās ikonas, kurās izdarīja viena no klostermasām, un viņa pabeidza arī tādu skolu Jūrmalā, ikonu skolu. Un tā, ja mēs skatāmies uz ikonām, mēs varam redzēt, ka tas ir ikonas saskaņā ar katoļu tradīciju, bet ir arī tā elements no paresticīgo baznīcas. Un, ja viss sanāks, tad arī šogad arhibiskapa vizitācijā, kad būs, mums ir lielā cerība, ka arī būs oriģinālās ikonas. Šeit mēs varam redzēt ikonu Svētās Marijas ar Kristu, un tā ikona parādā, nezinu, kā jūs varat redzēt, arī tur ir puķiem, Svētā Marija ar puķiem, tas parādā lielu mīlestību pret cilvēku. Ja mēs skatāmies uz to ikonu, mēs varam sajust, ka vienmēr mēs ejam pie Kristu ar Svētās Marijas aizbildniecību. Un tas saskaņā pilnīgi ar katoļu tradīciju, ka vienmēr, ja mēs ejam pie Dieva, tad mēs ejam ar Svētās Marijas aizbildniecību. Otrā pusē mēs varam redzēt ikonu, kurā parādā Jēzus Kristus ar savu sirdi. Sirds, kas ir vienmēr, Kristus sirds ir vienmēr atvērta pret katram no mums. Un, ja mēs gribam dziļi pārdzīvot savu dzīvi, tad mēs varam arī atvērt to sirdi ar Kristus ciešanām, īpaši tagad, gaveņa laikā. Kristus ciešanās parāda tik daudz visiem cilvēkiem, cik Dievs mīl katru no mums. Viņš atdeva savu dzīvi, lai mēs varētu saņemt to mūžīgo dzīvi. Un tā ikona, viņa ļoti tuvojas ar visiem tiem, kuri meklē Dievu savā dzīvē. Tāpēc varbūt mums ir bailes pret Dievu, bet Dievs caur savu sirdi viņš parāda, ka mums nevajadzētu būt ar bailēm pret Dievu, bet vienkārši ar lielu uzticību, ka viņš rūpējas par mums un viņš negrib, lai mēs zaudētu savu pestīšanu. Pēdējā ikona viņa parāda Kristus nāve pie krusta. Un pie krusta arī atrodas Svētā Marija un Jānis Evangelists. Tas ir mūsu ceļš, tagad mēs varam to pateikt, pirms Lieldienu svētkiem. Tāpēc mēs gribam nosvinēt to svētkus kopā ar Kristu, kas ir augšām celšanās. Un tikai caur to nāvi, caur to krustu mēs varam iet pie Dieva. Un mēs arī varam to redzēt, tā ikona, viņa ir ļoti dziļā jēgā. Tāpēc tikai Svētā Marija ar Svēto Jāni viņi palika līdz galam ar Kristu. Bieži ir tā, ka mēs gribam aizbēgt no problēmām, no ciešanām savā dzīvē, bet ja mēs to visu izturēsim, ja mēs izturēsim to kopā ar Kristu, tad mēs arī saņemsim to lielo algu no Dieva debesīs. Tāpēc ne šajā pasaulē. Šajā pasaulē mēs nesaņemsim neko tādu,
kas būs uz mūžiem, bet mēs varam saņemt mūžīgo dzīvi caur Kristu nāvi. Lai šī evaņģēlija vēsts, ko pirms vairāk kā 800 gadiem atnesa svētais Meinards, turpinātos, no baznīcas torņa ikdienu skan zvans, kas sver aptuveni 1200 kg un ir izgatavots Polijā speciāli Ikšķilas svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnamam. Zvans tas ir Jūra Savicka dāvana, un viņš parādīja mūsu baznīcā pirms dažiem gadiem, un viņš ir no Polijas. Un Krakovā viņš bija izgatavots, un mūsdienās katru dienu pirms 12 viņš darbojas apmēram 3 minūtes, lai atgādinātu par to, ka Dievs eksistē mūsu dzīvē. Šobrīd mēs gaidām Lieldienas, Jēzus Kristus augšām celšanās svētkus, kas ir dzīvības uzvara pār nāvi, kuru Kristus mums izcīnīja kā dāvanu. Tāpēc šis ir arī īpašs laiks Ikšķilas svētā Meinarda Romas katoļu draudzei. Lieldienu laiks mūsu ģimenē ir īpašs laiks. Tanī laikā mēs noliekam malā visas steigas, pārdomājam mūsu dzīvi un atsakamies no visa liekā. Kā arī mēs izvērtējam, kas mums dzīvē nav svarīgs, kas nav vajadzīgs, un mēs pievēršamies vairāk Dievam, domājam par Dievu. Lieldienu laiks mums visiem ir īpašs, jo šī laikā mēs pārdomājam savu dzīvi, cenšamies atteikties no kārībām, no elddievības, jo elddievība mūs ved tikai pazušanā. Bet veroties pie Dieva, tas piepilda mūsu dzīvi, kā arī šis laiks ir pārdomu laiks, kad mēs varam arī palīdzēt kādam klātesošajam, padot roku viņam, ja viņš ir kritis. Mūsu draudze šobrīd nav nemaz tik liela. Mēs esam ikdienā sanākam kā arī 50 līdz 100 cilvēki, bet mēs esam maza mīļa kopiena, kur mēs kopā sanākam, lūdzam Dievu un cenšamies arī viens otru atbalstīt, ja tāda nepieciešamība. Man personīgi Lieldienu laiks ir tāds savu veidu ciešana laiks. Šīs 40 dienas ir tāds savu veidu smags krusts, ko es cenšos iznest. Un tad, kad notiek šis brīnumainais piedzīvojums, Kristus augšām celšanās, tad tiešām dzīve izmainās, viss kļūst skaistāk. Un tas smagais, kas ir bijis aiz muguras, tas ir pievarēts. Un tu sajūti to Dievu lielisko mīlestību, ko viņš ir tev devis. Visās lietās galvenais teikt Dievam jā. Meinarda vārds, godinot svēto, dots vairākiem dievnamiem, arī Ogres svētā Meinarda Romas katoļu draudzei. Ieejot pa dievnama galvenajām durvīm, altāra kreisajā pusē ir redzama glezna, kurā attēlota mūsu senču kristīšana Ikšķilē bīskapa Meinarda misijas laikā. Vispirms jau es esmu mums ļoti pateicīgs, ka jūs kārtējo reizi atcerēties, kā katru gadu, ka ir vajadzība tomēr pieminēt svēto bīskapu Meinardu, līdz ar to pašu arī parādīt filmuļu Meinarda mantojums, kā jau ir zināms no filminis, un kā tomēr tā ir ļoti vēsturiska persona, pirmais bīskaps, pirmā katedrāle Ikšķilē bija, kur viņš darbojas, un tā tālāk līdz tam laikam, kas pārcēlās rezidenci bīskapī uz pilsētu, uz Rīgu. Par godu svētā Meinarda paveiktajam tapus arī dokumentālā filma Svētā Meinarda mantojums, kas atspoguļo dažādos vissenākajos avotos atrodamo informāciju par šī svētā vīra paveikto Latvijas teritorijā. Šis stāsts būs par pirmo Latvijas zemes apustuli, par svētu vīru, kas Latvijas zemē atnesa Kristus vēsti. Zēgebergas klosterī bija kāds cienījamas dzīves un godājamas sirmuma vīrs, svētā Augustīna ordeņa priesteris. Viņš tikai Kristus dēļ, vienīgi lai sludinātu, ieradās Līvzemē kopā ar tirgotājiem, jo vācu tirgotāji, ko ar līviem saistīja draudzības saites, mēdza bieži, braukdam kuģos pa Daugavas upi apmeklēt Līvzemi.
Par Meinardu mēs daudz vairāk nevaram neko zināt, kā to, kas ir pieejams abās hronikās, Indriķa hronika un Atskaņu hronika. Kāds ir abu hroniku raksturs? Indriķa hronika tiek uzskatīta par objektīvāku, tas ir tā laika acu liecinieka tēlojums, savukārt Atskaņu kronika ir tāda celsmes literatūra. Trešais avots ir Svētā Meinarda un pāvestu korespondence. Kā bīskaps Ikšķilē viņš rezidēja 10 gadus, no 1186. gada, ko uzskata par kristianizācijas sākumu, tādā rietuma izpratnē Latvijā, līdz 96. gadam, kad viņš nomiru. Dabūjis atļauju no Polotskas kņaza Vladimira, kam līvi, kur vēl bija pagāna maksājuma meslus un reizē arī saņēmis no viņa dāvanas, minētais priesteris drosmīgi stājās pie dievam tīkamā darba, sludinādams līviem un uzceldams baznīcu Ikšķiles ciemā. Vēstures fakti liecina, ka Meinards bija augustīniešu ordeņa un Zēgebergas abatijas klostera kanoniķis. Vieta, no kurienes nācis Meinards, ir īpaši. Vairāk kā 800 gadu Zēgebergas pilsētā rodam Svētās Marijas baznīca, kas glabās seno laiku liecības. Svētās Marijas baznīca ir vecākā sarkano ķieģeļu mūra viduslaiku ēka Ziemeļvācijā. 1120. gadā misionārs vārdā Viselīns dibina augustīniešu klosteri Zēgebergā. Uz laiku misija tiek pārtraukta, bet 1159. gadā izdodas uzsākt baznīcas celtniecību. Šodien senie klostera mūri nav saglabājušies. Viens skaistais dievnams glabās senas detaļas un liecības par drosmīgajiem augustīniešu klostertēviem. Es pateicos, ka esat atbraukuši no Latvijas un interesēties par Zēgebergu, ka jums ir interese par šo vietu un šo baznīcu, kas mūsu pilsētai ir ļoti nozīmīga. Mūsdienās Baltijas valstīm un Vācijai ir saglabājušās labas attiecības. Laiks, kad šeit bija Meinards, bija savādāks. Šodien mums to ir grūti iedomāties. Meinards bija kanoniķis augustīniešu ordeņa klosterī, cik zināms darbojies arī klostera korī. Tas, kas ir palicis no tiem laikiem, ir klostera sienu detaļas un velve šajā baznīcā. Ap 1150. gadu Meinards ir piedalījies arī šīs baznīcas celtniecībā. Šajā baznīcā Meinards ir vadījis dievkalpojumus. Viņam ir bijis liels iespējas uz Zēgebergas ļaudīm, un viņa darbība atstājis arī lielu iespaidu Baltijas valstīs. Priecājos, ka šī senā baznīca ir saglabājusies līdz mūsdienām un var dot kristīgu patvērumu cilvēkiem. Tagadējā Latvijas teritorijā Meinards ieradās kā misionārs kopā ar Brēmenes tirgotājiem. Ap 1180. gadu viņš nonāca Baltijā un uzsāka lībiešu evanģelizāciju. Meinards bija brīvprātīgi izvēlējies un stingri apņēmies sludināt evaņģēliju tur, kur to vēl nepazina. Uzsākot Līvzemes misiju, Meinards bija ap 60 gadu vecs. Zēgebergas klostera celtniecības laikā, labi iepazinis būvdarbus, viņš nolēma savu zināšanas realizēt arī Ikšķilē. Pieaicinot akmeņkaļus no Gotlandes, top pirmā mūra celtne Baltijā Ikšķiles baznīca. Tie bija krusta karu laiki, ļoti asiņaini laiki, teiksim. Un tas bija arī laikmets, kad īstenojās, ja tā varētu sacīt, Drang nach Osten. Tas ir, teiksim, pakāpenisks vietējo cilšu, slāvu, baltu, somu-ugru pakļaušanas process, varētu teikt, Svētās Romas impērijai vai Vācijas impērijai. Pakļaušana notika divējādā ceļā. No vienas puses ar uguni un zobenu, krustakaru veidā, un viņi notika arī miermīlīgā ceļā ar krustu un ar ūdeni, varētu sacīt. Un bīskaps Meinards, kuru mēs godinam, faktiski bija viens no tiem cilvēkiem, kas īstenoja kristietības izplatīšanu mierīgā ceļā. Kristietība deva, es domāju, vietējām ciltīm, ja mēs abstrahējamies no tā, ka viņi zaudēja savu relatīvo neatkarību, kāda tā bija. Viņas deva pirmkārt varbūt zināms civilizācijas ieguvums,
Sevišķi tas nāca caur cisterciešu klosteriem, dažādi jaunumi varbūt agrotehnikā, medicīnā, celtniecībā, piļu būvniecībā, mūra konstrukcijas. Tālāk, es domāju, ka tās deva arī monoteisma, teiksim, kādu citādu ideju par Dievu, par dievību. Un te būtu atzīmējams augustīniešu klostera, augustīniešu mūgu darbību, pie kuriem piederēja arī Meinārds un pie kuriem piederēja vēlāk arī Alberts. Nāca pirmās skolas latiņu valodas mācīšana. Mēs varam abrīnot cilvēku, kas ieradies Līvzemē, būdams jau pāri pusmūžam, jo kā kronika raksta, cilvēks ar cienījamu gadu skaitu, un kad viņš tomēr varēja tik lieliski organizēt darbu, tik apņēmīgi turpināt nevisai pateicīgos apstākļos šo katrā ziņā uzteicamo ieceri iepazīstināt lībiešus ar kristietību. Iepazīstināt tik miermīlīgā veidā, kad saviem nākošajiem pēctečiem lībieši skaidri un gaiši teiks: tu mums māci kristietību turēt ar vārdiem un nevis ar sitieniem, tad, kad Bertolds un Alberts ierodās arī ar karaspēku. Ja? Ar to norādot, ka lūk, Meinārds ir bijis tas, kas ir tikai un vienīgi ar savas personīgās un savu līdzbrāļu dzīves liecību rādījis kristietības, teiksim, to gaišāko priekš tiem laikiem, priekš tā laika mentalitātes progresīvāko vaigu. Meinārda laikā stabili izveidojas vietējā diecēze, vietējā bīskapija. Pirmā lokālā baznīca, vai kā te ir ļoti skaisti latīņu valodā teikts, eklēzija primitīva, mūsu zemes pirmbaznīca. Bīskaps Meinārds, lai svēta viņa piemiņa pēc daudziem pūliņiem un sarūktinājumiem iegūla slimības gultā un saprastams, ka mirs, sasauca visus Līvzemes un Turaidas vecākos un vaicāja, vai tie pēc viņa nāves gribētu palikt bez bīskapa. Bet viņi visi kā viens apliecināja, ka labprātā gribētu, lai viņiem būtu kāds bīskaps un tēvs, un pēc īsa brīža bīskaps beidza savas mūža dienas. Vēstures avoti liecina, ka bīskaps Meinārds miris 1196. gadā, apglabāts Ikšķilas baznīcā. 14. gadsimta beigās viņa pīšļi pārvesti uz Rīgas domu baznīcu, kur sākumā tos apglabāja altāra ziemeļu pusē, pēc tam ievietoja speciāli sagatavotā nišā. Līdz ar to doma senie mūri vēl šodien glabā Latvijas pirmā apustuļa piemiņu. Šo faktu apliecina arī 1883. gadā arheologa Buholca vadībā veiktā nišas atvēršana un apskate. Pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes laikā 1993. gadā tika atjaunots bīskapa Meinārda kults. Viņš tiek atzīts par mūsu tautas pirmo apostulu, bīskapu un svēto, bet šo notikumu ievadīja Latvijas kristianizācijas 800 gada svinības, kas notika Romā. Notikumu sagatavojumu svinēja trimdas latvieši un trimdas katoļu priesteri. Svētā Meinārda godināšanā lielu nopelni ir pāvestam Jānim Pāvilam II. Šis pāvests ierosināja atzīmēt Meinārda iesvētīšanas par bīskapu 800 gadu atceri 1986. gadā, kad viņa vadībā notika Romā jubilejas svinības jūnija mēnesī. Šie dievkalpojumi bija pieslēgti tieši Vatikāna radio kādās 40 valstīs, kur arī plaši tika ziņots par šo jubileju. Vispār prese pievērsa lielu uzmanību, un kopš šīs jubilejas, piemēram, Itālijā sāka bieži pieminēt Latviju, un drīz nāca arī neatkarība. Vēstures avotos rodamas liecības, ka svētā Meinārda godināšanas kults pastāvēja jau viduslaikos. Ļoti laba liecība ir
16. gadsimtā. 16. gadsimtā pēc reformācijas karalis Stefans Batorijs Rīgā atļauj darboties Jēzus sadraudzības priesteriem. Un viņu saglabātajos rakstos Meinardam tiek pievienots tituls divus vai divīnus. Tad tā ir viena no renesanses laika latīņu valodas formām, kā apzīmēja svēto, savu veidu sinonīms svētajam. Ja reiz viņi uzdrošinās 16. gadsimta beigās lietot šādu titulu, tad viņi taču to neizdomāja. Viņiem bija pieejami tie avoti, tie dokumenti, kuri nav šodien mums pieejami. Meinarda gadījumā atskaņu kronikā minētais gadījums tur par labības pavairošanu, katrā ziņā tas nevar būt tas nevar būt faktors, kura dēļ baznīca izšķirtos šo cilvēku ieskaitīt mūsu godājamo svēto kārtā. Jo, kā tu pierādīsi, Līvzemes, jeb Latvijas apustuli, pateicoties nevis viņa izdarītajiem kādiem atskaņu kronikā minētiem brīnumiem, bet pateicoties viņam kā šīs vietējās baznīcas dibinātājam. Meinarda vārds Latvijā godinot svēto dots dievnamiem. Ogres katoļu draudze dibināta 1981. gadā padomju laikā, kad tas bija gandrīz neiespējami. 1995. gadā Ogres katoļiem tiek paziņots tā laika arhibīskapa metropolīta Jāņa Pujata lēmums. Ogres katoļu draudzes un jaunceļamās baznīcas aizbildnis būs svētais bīskaps Meinards. Un svētā Meinarda svētki, kuri iekrīt 14. augustā Ogres dievnamā un arī svētā Meinarda salā, ik gadu svinami svētdienā pēc 15. augusta Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkiem. Tas, protams, ka bija liels notikums, liels pārsteigums, ka padomu laikā, padomu varas gados tika nodibināta šī draudze. Un arī viņa pat, cik nebija baznīcas, nebija citas vietas, arī dievkalpojumi, tad tika noturēti Ogres Luterāņu baznīcā. 1997. gada 24. laikam maijā šī baznīca tika konsekrēta. Un jau 95. gadā šai baznīcai ar viņa ekscelences arhibīskapa metropolita Jāņa Pujata svētību tika pieņemts lēmums un viņa nosaukta svētā Meinarda vārdā. Ogres dievnamā ikdienas pēc svētās mises tiek lūgta lūgšana un dziedāta himna svētajam Meinardam. Liepājas svētā Meinarda baznīca ir iesvētīta 2001. gadā. Tā celta kā Vatikāna paviljons pasaules izstādei Expo 2000 Hannoverē. Pēc izstādes kā dāvinājums celt nonāk Latvijā un iegūst svētā Meinarda vārdu. Tas simboliski glabājas arī piemiņas akmeņi no Ikšķilas baznīcas drupām. Ikšķilas evaņģēliska luteriskā svētā Meinarda baznīca iesvētīta 1933. gadā. Draudze pēc reformācijas saimniekojas senajā Meinarda celtajā baznīcā, kas Pirmajā pasaules karā sapostīta, un tad tapis jauns dievnams. Bet arī šī nama vēsture ir skarbas vējus baudījusi. Padomju gados ēka Dievu vārdam tikusi liekta, bet šobrīd atgūts gan Meinarda vārds, gan dievnama godība. Ikšķila vēl pēc 9 gadsimtiem glabā kādreizējā Livonijas bīskapa svētā Meinarda celtās mūra baznīcas drupas. Lai varētu aplūkot šo Latvijā vienīgo 12. gadsimtā tapušo vēstures un kultūras pieminekli, uz salu aizved laivas. Reiz gadā augustā sala sasniedzam ejot kājām. Svētā Meinarda salu kopj un sargā Ikšķilas Romas katoļu draudze. Svētvietas vēsture ir skarba. Pirmā pasaules kara laikā nopostīta senā Ikšķilas baznīca. Rīgas Hess tapšanas laikā svētvieta gandrīz pilnībā apludināta.
nosargāt izdodas tikai pavisam nelielu saliņu. Pēc neatkarības atgūšanas uzņēmīgi ļaudis Ogres prāvesta Konstantīna Bojāra vadībā nostiprina salas pamatus, uzstāda krustu un skaistu akmens altāri. Šobrīd uz šejien ļaudis dodas, lai pieņemtu kristību, noslēgtu laulību vai baudītu Dieva pasaules skaistumu. Tagad katru gadu, kā likums, pēc 15. augusta tur notiek svinīgie dievkalpojumi. Tur parasti vadīja vienmēr viņa eminents Jānis Kardināls Pujāts, un arī tur notiek kristības, laulības. Laulības tur ceremonijas notiek gan katoļiem, gan luterāņiem. Svētā Meinarda vārds mūsdienās ir dažādu konfesiju vienotās vērtības apliecinošs tilts. Stāsts par Svēto Meinardu noteikti nebūs pilnasinīgs, ja netiks pieminētas Latvijas krāšņākās ticības pērles un dieva mīlestības liecinieces Latvijas svētvietas. Aglonas pirmo baznīcu dominikāņu Baltie tēvi uzcēla no koka 1700. gadā, reizē ar klosteri. Baznīcā mūki novietojas sev līdz no Viļņas atvesto Dievmātes svētgleznu. Izdziedināšana dēļ sākās pirmie svētceļojumi, bet svētgleznu tauta sen sauc par brīnumdarītājas Dievmātes svētgleznu. Aglonas Dievmāte tiek dēvēta arī par Ziemeļu ķēniņieni, jo ir vistālāk katoliskās Eiropas ziemeļaustrumos esošā tautas tik ļoti apmeklētā svētglezna. Ticīgās tautas traumi pie Dievmātes neizsīka pat drūmajos padomju gados. Ticība ir izrādījusies stiprāka. Ik gadus augustā tūkstošiem svētceļnieku mēro ceļu uz Aglonu, lai pateiktos Dievmātei un izlūgtos aizbildniecību. Pārdesmit gadus senāk ir Skaistkalns Romas katoļu baznīca, kas ir nozīmīgs katoļticības centrs Zemgalē un Latvijā. Tā ir otra populārākā Dievmātes svētceļojuma vieta tūlīt pēc Aglonas. Skaistkalns dievnam vēsture aizsākās 1640. gadā, bet 1692. gadā tiek iesvētīta visā Kurzemē un Zemgalē skaistākā katoļu baznīca. Skaistkalna svētnīcā Sānu altārī atrodas Dievmātes brīnumdarītājs, Latvijas ģimeņu aizbildnes svētbilde, pie kuras cilvēki īpaši laulātie un ģimenes ir izlūgušies bagātīgas žēlastības un svētības. Aizlūgumi stiprinājuši daudzas ģimenes. Svētā Meinarda mantojums Dievmātei veltītajā Terra Mariana ir ticība Latvijas ļaužu sirdīs. Svētais Meinards izveidoja pirmo bīskapiju, un līdz ar to šis drosmīgais dieva kalps ir baznīcas struktūras pirmais organizētājs pašreizējā Latvijas teritorijā. Šobrīd Latvijā ir 4 diacēzes, kurās apvienoti katoļticīgie. Bīskapa katedrāles ir Latvijas ticības centri. Svētā Jēkaba katedrāle kopā ar tai līdzās esošo Svētās Marijas Magdalēnas baznīcu, kūrijas un klostera ēkām, kā arī laju organizāciju mītnēm, veido vienu no katoļu garīgajiem centriem ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. 1993. gadā Svētā Jēkaba katedrāle apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Vizītes laikā atjaunojot mūsu zemes pirmā bīskapa Livonijas apustuļa Svētā Meinarda kultu. Pirmo katoļu baznīcu Liepājā iesvētīja 1762. gadā. Lielākā katoļu baznīca Liepājā nes Svētā Jāzepa vārdu un ir Kurzemes novada bīskapa sēdeklis. Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle Jelgavā savu laiku skaita no 1642. gada. 1995. gadā pāvests Jānis Pāvils II deva rīkojumu izveidot Jelgavas diacēzi un par tās sēdekli nozīmēja Bezvainīgās Jaunavas Marijas baznīcu, piešķirot tai katedrāles statusu. Rēzeknē 1685. gadā uzcelta koka baznīca, kuras vietā 1904. gadā tika iesvētīta Rēzeknes katedrāle Jēzus sirds godam. Kopš 1995. gada te atrodas Rēzeknes Aglonas diacēzes kūrija. Baznīca ir visaugstākā celtne Rēzeknē.
Kristīgā vēsts Latvijā ienāca pirms vairāk kā 800 gadiem. Tā izdzīvojusi dažādu karu, noliegumu un pārmaiņu laikos, nezaudējot savu spēku un Dieva žēlastību. Cilvēki vēl ar vien tieci savu garīgo dzīvi saistīt ar svētā Meinarda mantojumu. Tas ir svēts brīdis, bet es gribētu sacīt, ka tas ir arī patiesības brīdis. Jo mēs uz vēsturisku datu un faktu pamata atdodam godu tam cilvēkam, kam tas pienākās, bet galvenais, mēs visi kopā vienojamies kristīgo vērtību izpratnē Latvijā. Bet būtiskākais Meinarda mantojums ir nākotne, kam šobrīd esam liecinieki. 2010. gada 22. septembrī Ikšķilē Daugavas prospektā svinīgi notika bīskapam svētajam Meinardam veltītā pieminekļa iesvētīšana. Ceremoniju vadīja kardināls Jānis Puļats. Tādi nozīmīgi notikumi, teiksim, kristietības sākumi, viņi nevar palikt bez tādiem akcentiem. Jo tagad, ja mēs paskatītos kartē, visu konfesiju dievnami īstenībā biezi noklāja tīklus visu Latviju. Tas ir ļoti liels faktors. Un sākums tam lūk šis te vīrs. Līdz ar to visas labas lietas paliek vēsturē. Ne tikai grāmatās, bet ar akmenī ierakstītas. Es domāju, ka Meinarda vieta vēsturī ir ārkārtīgi specifiska, jo viņš tā kā Svētais Patriks Īrijā, tas ir pirmais garīdznieks, kas nesa to ideju un vistīrākā veidā. Viņš ir tāds simbolisks figūra, kura faktiski stāv pie nopietniem procesiem, sākuma procesiem Latvijā. Šajā darbā es drusciņi eksperimentēju, pat gāju uz risku, aktīvi strādāju ar ornamentiem un pat pielietoju faktiski, cik man zina, Latvijas tilniecība ir neraksturīgs paņēmiens, ja? Sīko ornamentu kalšanu. Granīts ir ārkārtīgi radniecisks mūsu kultūrai. Tas materiāls, kas saista tēlu ar dabu, jo tas ir organisks, dabisks materiāls. Un šajā ziņā ļoti palīdzēja Savicka kungs, jo viņš maksimāli atbalstīja visus izdevumus, kas ir saistīti ar pieminekļu izgatavošanu. Tajā skaitā es speciāli braucu uz Somiju, speciāli meklēju šos akmeņus, speciāli viņus pasūtīju. Augustīniešu mūks Meinards gāja mīlestības un pārliecināšanas ceļu. Viņš spēja saliedēt lībiešus, lai uzceltu pirmo mūra celtni Baltijā un nest Dievu vārdu baltu tautām. Šobrīd Ikšķilē ir dzīva ideja par jauna katoļu dievnamu būvniecību, kas arī nestu svētā Meinarda vārdu. Ir tapušas projekta skices un draudzes cer, ka skaistais sapnis piepildīsies. Man uzrunāja prāvests Bojarkungs un tolaik Zinātņu akadēmijas prezidents Stradiņkungs, kad ir tāds projekts un vai es vēlētos tajā projektā piedalīties. To es uzskatīju par lielu godu. Svētais Meinards ieradās te. Mēs dzīvojām tā, kā mūs toreiz sauc par pagāniem. Mēs kļuvām civilizēta tauta, civilizēta nācija, civilizēta valsts. Tas lielākais mantojums, ko mēs guvām no tās mācības, es domāju. Un priekš nākotnes tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saglabātos kā tauta. Es domāju, ka tas vēsts ir ļoti vienkārši. Palasiet tos 10 baušļus un jūs sapratīsiet, kā jādzīvo. Katoļu saime ar skaistu pateicības velti sveica mecenātu, kas ziedojot līdzekļus palīdzējis tapt skaistajam piemineklim, kas caur Meinardu un mūsu laiku ir vēstījums nākamajām paaudzēm. Tas, ka šis piemineklis atrodas taisni Ikšķilē, un tieši Ikšķilē, un tas, ka šis piemineklis atrodas patiesībā sakot starp Ikšķiles jauno Paula Kundziņa celto luterāņu baznīcu un starp to katoļu baznīcu, ko ir domāts celt pieminekļu priekšā. Tas ir savā ziņā arī abu divu, teiksim, to konfesiju, kristīgo konfesiju samierinājums Latvijā. Cilvēks, kas atnāks varbūt kādā saulainā pēcpusdienā vai vakara stundās, viņš varēs pasēdēt, padomāt arī par mūžības lietām. Tieši tāpēc viņš arī šeit stāvēs. Tā kā es domāju, ka
tas ir ekumenisks. Meinārds visu kristiešus, jāsaka, sācējs. Kristīgā vēsts Latvijā ir nogājusi garu ceļu un šodienas nemierīgā dvēseles mieru zaudējušā, mantu kultu pārņemtā cilvēka ikdienā. Kristus vārds dod mieru un izlīgumu. Svētais Meinārds uzsāka ceļu, ko šodien iet Latvijas garīgā kārta, nesot miera svētību savai tautai, pārliecību par nākotni. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostra.